Neviens nav nelegāls! Atcerieties, 2015. gadā bija tā bēgļu krīze, un tad parādījās tas jēdziens kā velkomisti, kuri teica, ka nevienu tur nevajag šķirot, vajag visus, kas grib ierasties Latvijā, visus tur no trešajām valstīm, no tādām Efiopijām, Etiopijām, no Irākām, Šmirākām. Uzreiz visus viņus vajag Latvijā iekšā. Neviens tur nav bēglis, tas ir viņu tiesības un tā tālāk. Man ir pārsteigums, ka šī idejas vēl ir dzīves. Jo šodien pie domas te protestē, es nezinu, tas kaut kas laikam par to migrāciju bija, bet man izbrīna tas, ka es redzu joprojām šitos uzrakstus, ka neviens nav bēglis, visus ir jāuzņem. Un to, ka cilvēki nav draudz, es aicinātu šiem cilvēkiem, ziniet, aizbraukt uz kādu Vāciju vai, piemēram, Stokholmu vai Malmi, piemēram, tādu rajonu. Piemēram, pastaigāt pa tā saucamajām no-go zonām, kur vecāki aizliedz, piemēram, savām meitām pēc 6 vai pēc 5 vispār iet ārā. Es domāju, ka visi tie, kas ļoti skaļi aģitē par to, ka mums te visus pēc kārtas ir jāuzņem, es domāju, ka lai viņi pirmām kārtām to visu uzņem pie saviem mājās. Neviens nav nelegāls! Pie sevīm izmetini! Pie sevīm mājās izmetini!